Stambulas konvencijā tiek pasniegta, ka dokuments, kas it kā aizsarga sievietes no vardarbības. Taču patiesība tas ievieš iedzinus un ideoloģiju, kas nav saistīta ar sieviešu drošību, bet ar sabiedrības paraudzināšanu un tradicionālu vērtību graušanu. Mēs jau šodien varam cīnīties pret vardarbību ar esošiem likumiem. Latvijā ir gan policija, gan tiesas, gan sociāli dienesti, viss nepieciešamais, lai aizsargātu ikvienu cilvēku Latvijā. Tāpēc nav vajadzīgs dokuments, kas uzspiež svešu ideoloģiju un sadala sabiedrību pēc dzimuma vai sociāla dzimuma. Stambulas konvencija nepasargā sievietes, tas pasargā ideologus, kuri grib noteikt, kā mums domāt, runāt un audzināt savus bērnus. Tā ir politisks instruments, nevis reāls risinājums vardarbības problēmas. Latvijai ir jāizstāv savas satversme, savas vērtības un savas ģimenes. Mēs aicinām denoncēt Stambulas konvenciju un pārtraukt ideoloģiskas ietekmi uz mūsu valsti. Mēs esam par ģimene, par cīņu, par atbildību, nevis par uzspiestām idejām, kas nāk no ārpus. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!